un tiem, kas mēs ikdienā varam mainīt savus ikdienas paradumus. Šeit Esplanādē Rīga 2014 kultūras vasarnīcā. Mēs daudz dažādās vasarnīcās esam bijis, bet tībām, par kurām mēs visi vienmēr runājam un atceramies, pasaules mūzikas šedevru līmeni, radītu kopdarbu, gan Berga, Andrijas Šēgers. Visus un katru, kurš ir izdarījis to projektu Rekviem, lūkšanu par Baltijas jūru vispār, ka mēs to varam darīt un izpildīt un ražot. Paldies katram! Summertime aicina Inese Galante 10 gadu jubileju ar to, ka mēs gribam pievilkt arī mūsu klausītājus kā darba rūķus, skatīties pa labi un kreisi un darīt. Un vienkārši būt Latvijas saimniekiem. Viss tas projekts notiek zem logo Made in Latvia. Man ir tas sapnis, lai Latvijas vārds skan pa visu pasauli un paliek atpazīstams un tikai ar pozitīvām, skaistām emocijām. Dabas fonda ūdens programmas vadītājs Ingus Burgailis. Zinām par to, kas ir šīs ķibeles, kā viņas. Vēl viens piemērs neliels par to, kā mēs domājam šo. Tā būtu mūsu jūra, šis trauks. Pieņemsim, ka tur ir bijis kādreiz arī tīrs ūdens. Tad mēs ielējam to, kas tur nonāk no uzņēmumiem, no lauksaimniecības, no mūsu pašu ļoti tīriem virtuves vai citiem līdzekļiem. Tad mēs vēl tur kaut ko atrodam. Tas viss tas, ko es redzēju vakardien jūrā. Nekā jauna. Viena cigarete. Es domāju, skats ir vienkārši briesmīgs. Diana, tas starp citu uz tevi arī attiecās. Я никогда не могла себе позволить что-либо бросить на землю, оставить после себя какой-то мусор. Мне казалось, это точно так же, как дома невозможно. Точно так же невозможно в лесу, на пляже, в море. Это просто не по-человечески. Почему кто-то должен потом топать и шагать через тот мусор, что я оставила? Я все собираю всегда. И так меня учили родители, и так поступали наши близкие и друзья. Я думаю, что это зависит от воспитания. Моцарт – это вечность. Точно так же, как и природа. Мы мечтаем, чтобы это было все вечно. И вот то самое лучшее и настоящее, что осталось нам из прошлых веков и лет, и люди сохранили как великую ценность и благо, чтобы мы это и дальше передавали, чтобы мы не заигрались и не думали, что после нас, мы не Людовик XIV, после нас хоть потоп. Вот как раз наоборот, чтобы этого потопа не было. Koncertzālē, un es ceru, ka tad, kad koncerts būs beidzies, ne tikai